Jā, labdien visiem! Šodien bija tāda diezgan notikumiem bagāta diena, tāpēc gribēju pastāstīt, kas ir darīts, jo šodien saistībā ar Jelgavas novada lietām daudz kādās sanāksmēs piedalījos un daudz kas dzirdēts. Pirmkārt, šodien notika Latvijas pašvaldības savienības rīkota sanāksme kopā ar satiksmes ministriju un tās vadību, ieskaitot jauno ministru. Un, protams, ka būtiskākais jautājums, ko tur risināja, bija ceļi. Tad varu pateikt to, ka, protams, tas kopējais bija vairāk tāds birokrātisks sarunu veids, bet šis bija šobrīd iespējams augstākā līmeņa politiskais līmenis, kurā izdevās man akcentēt tos uzdevumus, kas ir svarīgi mums Jelgavas novadam, un tā skaitā arī tās neizdarības, kas līdz šim ir bijušas. Un tas ir konkrēti pārsteigums bija arī jaunajam ministram par to, ka krustojums uz A8 pie Brankām tiek plānots kā 2 apļi un vēl pazemes tunelis, ļoti dārgs un izšķērdīgs. Ministrs teicās, ka viņš noteikti par to interesēsies. Papildus tātad vērsām uzmanību arī uz to, ka ir ceļš, kas ir valsts piederošais no Tušķiem līdz Kalnciemam. Izrādās, ka patiesībā arī Jelgavas pilsētai tur attīstās milzīgs projekts, kurā būs uzņēmēja darbība, un mums Jelgavas novadā tur ir vējparks un kūdrspuru ražot un iegūt. Tā kā ministrs arī to konkrēto ceļu pierakstīja savā blociņā ar domu, ka varbūt mums izdosies izkustināt no kaut kādas stāvpunktu šo te plānošanu, ka tur varētu būt izgūvēts un rekonstruēts ceļš. Tālāk bija diskusija arī par nosacījumiem, to, kad es pacēlu jautājumu, ka mums daudz, kur ir tehniskie parametri, ka mums noteikti gājēju un velosipēdu stacijas jābūt ļoti platas un līdz ar to dārgas. Arī tur dzirdēju sapratni arī no visiem pārējiem kolēģiem, no citu pašvaldību vadītājiem par to, ka tad tiešām tie tehniskie parametri būtu jāpārstrādā, un tādā veidā mēs varētu gan atrisināt to, ka ir taciņas starp ciemiem, bet lai to būtu iespējams izdarīt pat 2-3 reizes lētāk nekā tas tiek darīts šobrīd. Tā kā kopējais tika pārnāts arī sabiedriskā transporta jautājumu, es pacēlu jautājumu par tos solījumiem, kas kādreiz bija, ka mums teica, ka likvidēs cenu staciju, ka tajā brīdī attīstīsies pasažieru pārvadājums starp Rīgu un Jelgavu un izveidos ar iebraukšanu iespējams autobusu iekšā uz cenu ciemu. Atgādināja to, ka mēs jau gadiem par to runājam, bet nekas nav darīts, bet reāli ir ietekmēta šī te stacijas darbība un cilvēki nevar vairs aizbraukt darbu un no darba tā kā agrāk. Arī tas tā kā tika uztverts, ka pierakstīts blociņos, cerēsim, ka varbūt šoreiz būs kaut kāda veida risinājumi. Tā kā risinājumi bija daudz un dažādas šīs tēmas, tiešām pašvaldībās ir sakrājies daudz nerisināt jautājumu. Galvenais patiesībā šobrīd vaininieks ir Latvijas valsts ceļi, ko arī ministrs uzsvēra, ka komunikācijas starp šo valsts institūciju un pašvaldībām ir nepietiekama, un bieži vien mēs nezinām, ko vispār plāno valsts, un mēs nevaram, teiksim, tādā brīdī arī paši iesaistīties diskusijās par to. Tad otrs pasākums, kas šodien notika, bija vakarā jau, bija Uzolnieku bērndārs Pūcīte filiālē, bija sanāksme Rīgas ielā 29 par to, cik neveiksmīga ir bijusi izvēle par bērndārza ierīkošanu šajās telpās. Uz to norādīja mums bērndārza vadītāji un Jolanta Kupriša, kura skaidri un gaiši ar daudziem dokumentiem pamatoja to, ka bērndārs šajā vietā ir nepiemērots, ir bīstamība no blakus esošajām ražotnēm. Un kopumā jāsaka godīgi, ka tas jau, ko es 20. gadā parādījās šī ideja par to, ka tu varētu izvietot bērndārzu, uzreiz teicu, ka tas ir nepareizs lēmums, ka tās ir neliederīgs iztērēt līdzekļi, ka bija jāmeklē, toreiz jau bija izprojektēts jauns bērndārs, diemžēl manī neviens neklausījās, un šobrīd mēs esam, var teikt, 5 gadi atpakaļ, nekurienē, tikai kas ir mainījies, ir palielinājušās izmaksas par šādu bērndārzu izbūvu. Es ticu, ka ja būtu toreiz mēs turpinājuši un būtu reāli tas bērndārs jau šobrīd strādāt un nebūtu vispār šāda tēma diskutējuma. Un šobrīd mēs atkal esam pie tā stāsta. Jauns bērndārs Ozolniekus ir vajadzīgs, to atzīst izglītības pārvalde, to atzīst paša bērndārza vadītāji un vecāki, to atzīst Ozolnieku sabiedrība, un patiesībā šoreiz to arī atzina patiesībā gandrīz visi deputāti, kas bija atnākuši pietiekoši kuplā skaitā, jo nebija iepazinušies līdz šim šo situāciju un teica, ka ja būtu agrāk redzējuši, kādos apstākļos bērni iet uz Pūcītes filiālēm bērndārzā, viņi jau agrāk būtu atbalstījuši jaunu bērndārzu būvniecību Ozolniekos. Tā kā tika domāts tagad, ka jāveido jauna darba grupa, ceru, ka tas viss pietiekoši ātri tiks plānots un ceru, ka tiks atcelta tas absolūti nepareizais lēmums, kas tika pieņemts šogad, kad jaunu bērndārzu Ozolniekos izņem ārā no investīciju plāniem. Diemžēl tas ir atkarīgs viss no politiskiem lēmumiem,
Jācer, ka pēc 3 mēnešiem tie cilvēki, kas būs ievēlēti, ka viņiem būs pietiekoši veselā saprāta, lai atbalstītu šādu projektu realizāciju Ozolniekos.